Mēs iepazināmies iepazīšanās saitā Ēdene. Es domāju, es biju viena pati ar manu dēlu, un tad arī uzrakstīja viņš. Bet viņš tik smuki pasniedza sevi kā brīva vīrieti, ka viņš dzīvo Zviedrijā, un viņš atbrauc pie mammas. Un tādējādi viņam viss ir, tikai viņam trūks ģimenes un bērnu. Iepazīstināja laba draudzene, ļoti labs esot vīrietis, arī bērns no pirmās laulības. Likās baigi forši. Man bērns, viņam bērns, ģimenisks, foršs cilvēks. Viņš bija ļoti attraktīvs un tāds šarmants un visādīgi izpaudās, un mums bija māksliniecisks intereses kopīgs. Un es arī tikko biju izšķīrusies, un man laikam bija, vajadzēja kādu satikt, lai es varētu, ar tām iepriekšējām attiecībām varbūt kaut kā no viņām izbēgt. Как он мне говорил, что я любил тебя со школы, только тебя. Был рад рядом посидеть, за ручку подержать, просто подышать одним воздухом с тобой. И мне так это льстило, что наконец-то я нашла свою родственную душу, и он меня так ценит, так любит. Sākumā viņš rūpējās, un viņš parādīja to, ka viņam, es un mans dēls, viņam tiešām rūpam. Mēs ļoti daudz runājām par ģimeni, par visu, un viņš parādīja ļoti labu bildi, jāsaka tā. Sākumā, ja viņam bija tāda pušliska gājiena, tur noniecināšana, izsmiešana, roku tur pagriešana vai pirkstu, tur tā sāpīgāk vai saspiest, kad dod sveicienu, tad aizvien tas viss pieauga ar katru mēnesi aizvien vairāk, aizvien izteiktāk bija izsmiešana, sišana pa galvu. Ja sākumā viņš pēc tam to pārveidoja, ka tas ir joks un ka viņš tik stipri to negribēja darīt, jo viņš nejūt savu spēku, pat cik viņš ir militāra persona. Protams, tas sākumā tika piedots. Kā tu atrod attaisnojumu? Tu izdomā, ka tas jau droši vien tāpēc, ka šausmīgi sakrājies, tur nenormāls stress, tur šitas bija un tas bija, un droši vien, ka tāpēc kaut kā to var izskaidrot. Un viņš taču tomēr ieguldīja visi tie attaisnojumi, un tad tu kaut kā ielaidies. Un ja vēl tev kāds sirsnīgs draugs labi vēlot pārliecina, ka tas jau viss ir normāli, un tur sievietes liktenis mīlēt un ciest, tad tu kaut kā pamazām arī notic tam, un tad atkal nākamais, un kamēr tu attopies, ka tu jau esi nošķirts no visas pasaules tai savā murgā. Nebija tādas attiecības, kā vajadzētu būt varbūt normālās ģimenē. Viss bija kontrolēts, un es varu teikt to, jo tā kā es sāku justies sliktāk un sliktāk, jo no viņa nenāca vispār tādas rūpes vai mīļuma vai pret bērniem. Viss tika uzlikts uz mani darbs, mājās, treniņi bērniem. Vienīgais, ko viņš man pateica, ka viņa vienīgais darbs ir pelnīt naudu. Viņā bija ļoti daudz manipulēšana, melošana, draudēšana, sodīšana. Viņš varēja uztaisīt no nekā скандал, un pēc там и 3 dienas klusums. Он мог не разговаривать по 3 недели. Я не могла понять, что я сделала, в чем я виновата. Приходилось просить прощения, я даже не знала, за что. Jā, protams, klusēšana, jā. Klusēšana, ignorēšana, tur pašnāvības draudi. Es nejūtos kā cilvēks, es varu pateikt, es jūtos kā cietumā.
Es nevarēju ne ar manu ģimeni sarunāties, ne es varēju kaut kur braukt, kaut ko darīt, jo viņš visu laiku darīja tā, lai es nekur nevarētu aiziet. Es pat nevaru izstāstīt, kā tas ir, ka tu nevari izrauties, tu gribi, bet tev ir bail. Tev nav kur iet, tev nav kam pazvanīt, jo tev nav pa ko vispār pazvanīt. Nav, ne telefona, nekā tev nav tajā mirklī. Ja arī viņš man izsniedz to telefonu, tajā mirklī viņš stāvēja klāt. Viņš man arī aiz matiem veda pie spoguļa un vēz viņš skaties, Urotka briesmone, paskaties, paskaties uz sevi, Taču laukos, tur, kur tu dzīvo, tu pat ārā tur nevari iet. Он всегда мне внушал, что ты будешь жить на помойке, у тебя будут одни проблемы, тебя никто не поймет, ты вообще ничего не заслуживаешь. И знаете, это вот когда тебе все время это говорят, видимо, ты начинаешь себя недооценивать. У тебя настолько занижена самооценка, что даже сколько раз я приходила, я старалась устраиваться на работу, когда его не было дома, потому что нельзя было, надо было все время посвящать своему любимому. Jāsaka tā, šajās attiecībās vienmēr bija tikai viens vainīgais ģimenē. Tu vari uzminiet, kurš. Если у человека, у него где-то что-то не сложилось, или кто-то его обидел, или он выпил и поругался там с друзьями, или кто-то его оскорбил, то всегда отвечала я. Es vienmēr redzēju, ka viņš piebrauc mašīnu, ka es dzirdēju, es jau stāvēju virtuvē un tieši leņķis bija, ka es redzu. Un tad es redzu vienkārši, kāds viņš nāk iekšā. Un tam man bija automātiski jāizdomā, ko es varu izdarīt. Kad es pateicu, ka mans vīrs ir mājās, tad visi bija žik, bērni bija augšā. Piemēram, strīda situācija tāda, kad sākās kaut neargumentēta pilnīgi nakts vidū, kāda es esmu nelieta, kāda es esmu tur māja. Visi šitie te, kāds esmu pilnīgi sūds, un man absolūti, tas uzstādījums, man nav nekāda konflikta, nav bijis nekas no kā tam sākties. Tur pat nav bijis, es nezinu, nepareizi noliktās dakšiņas, vai es nezinu, vienkārši nav nekā, jo es jau tajā brīdī apmēram jau sapratu, kur es atrodos, un es vienkārši apzināti gāju pilnīgi miermīlīgi ceļu, un man taču, zīdainis ir 2 nedēļu vecs, un kāda man ir interese nonākt konfliktā vēl ar tādā situācijā, kas jau tāpat esmu pilnīgās bailēs. Tajā mirklī viņš tā lēnām paņēma krūzi, un es tikai jūtu karstu tēju sejā. Es saķēru seju. Un nākamais moments, ko es nekad dzīvē negaidīju, bija sitiens pa aizmugurējo daļu. Man sākumā likās, ka es smurgoju, ka tas ir tāds kaut kāds uz stresa pamata, tas nevar būt. Un tad es ieraudzīju, kad sāk šļakties asinis. Un es sapratu, ka viņš man ir pārsits galvu. Man likās, nevar šis stāvoklī. Kā var sievietei stāvoklī pārsist galvu? Un tad tā maska nokrita no saprotošā vīrieša, no pusi vārda, kad viņš runāja, kad reāli, tad bija tā, kad viņš ienāca, viss. Un tonis mainījās, tagad tas manā varā. Tā arī bija, telefons tika atņemts. Saziņā nekāda, ja arī bija viņa klātbūtnē, tad tas viss bija limitēts. 10 dienas es nogulēju gultā. Man likās, ka tas ir murgs. Получила так, что еле жива осталась, как мне сказал врач, еще бы пару миллиметров. У меня была трещина в височной области, бил страшно ногами, со зверством с таким. И когда утром меня увидел, он, наверное, может быть, сам испугался, потому что ему нужно было уходить в море, его судно стояло в порту. Он меня закрыл в квартире, он обрезал все телефоны, он просто меня спрятал, чтобы я не могла никуда позвонить. Но он потом научился тоже бить так, чтобы не было синяков. Kad atbrauc policija, tad es noskāju lejā bērniem. Jā.
ienāca sieviete un vīrietis. Un viņš pilnīgi pārvērtās, tā kā viņš stāvēja, viņš teica, mieru, viss kārtībā, viss ir kārtībā. Un es domāju, ārpats, kā cilvēks tev var, viņš veselu pēcpusdienu terorizē mani, un pēkšņi viņš pilnīgi tā kā... Tas ir svarīgi, manuprāt, tāpēc, lai cilvēki, kas ir ārpusē un grib palīdzēt, saprast, cik tas ir svarīgi, tas skats no malas. Kad tie policisti atbrauc un viņš kaut ko tur, nāciet uz kafiju, es neko nedaru, viss ir kārtībā, mums te viss ir ļoti labi un kaut ko šitādu turpina darīt. Un tu jau esi tajā murgā tik dziļi, ka tu vairs nespēj, tu jau mēģini kā normālu cilvēku klausīties to agresoru. Viņi aizved viņu projām gar to manu logu, viņi aizved viņu prom. Un tas policists iet, pēc tam viņš uz mani paskatās tev un saka, ko tad jūs tā? Viņš pilnīgi skaidri var redzēt, ka viņš pilnīgi psihis ir. Vai kaut ko tādu ļoti vienkārši, viņš pilnīgi nenormāls ir. Un viņš aiziet prom un es tā kā palieku ar to teikumu. Un tas man palīdzēja. Un, protams, tas ir aizvainojuši no vienas puses, ko tad jūs tā apmēram, ar ko jūs te salaidāt, bet neredzat tik pilnīgs mērķis. Nu jā, taisnība jau ir, un tas ir aizvainojuši, bet tas aizvainojums ir mazāk svarīgs tajā situācijā, kā tas apstiprinājums, ka patiešām, jā, ir tā, kā ir. Un pēc kaut kāda brīža šis jau atkal ir atspēries atpakaļ un saka, redz, ko policisti teica, kad pilnīgi apmēram tu esi nenormāla un redz, kā es tāds normāls. Tā melošana, viņa ir tik pilnīgi tāda absolūti bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem un bez jebkā... Tas cilvēks, tā personība, ko viņš uzbūvēja acu priekšā, es domāju, tas ir daudzām, es nezinu, vai visādām diagnozēm, bet daudziem agresoriem tas ir ļoti tipiski. Es думаю, viņš pats tam tic, ko viņš uzbūvēja. Полиция, понимаете, как полиция? Вот вы, допустим, я вызываю полицию, полиция приезжает, он выходит такой весь представитель, неважно, сколько выпил, здоровый мужчина, он не падает сразу по столу, он может держаться, а в этой ситуации он делает такой вид и говорит, а что, все в порядке, соседи все... Сразу закрывали двери, никто ничего не слышал, порядочная семья. Мало ли какие-то бывают нюансы. Никто не хочет вмешиваться. Policija, protams, uzrādīja dokumentus. Viņam bija niķis, jebkurā mirklī, kad tika saukt policija, it kā sajaukt ar ID karti, jo daudz maz līdzīgas prezidenta apsardzes karti, identifikācijas karti, un viņš tā hops, vai nav īstā, protams, policijas reakcija Rīgā automātiski mainījās. Man ar policiju, es saku, bija tas, ka es sapratu diezgan strauji to, ka viņi vienkārši grib, lai es parādu, ka tas ir nopietni, un ja es rādu, ka tas ir nopietni, viņiem nav problēma. Ja es tur pati kaut kā apmēram, lai jau agresors nāk tik šurp, tad viņi arī tā, nav īpaši atsaucīgi. Tas nav labi, ka tas tā ir, bet tā ir tā profesionālais kretīnisms, ka viņi saskatās visas tās slepkavības, tad viņi redz vienu sievieti, kur pa 30 reizēm atkal un atkal ļausies visu pa seju, viņi paliek diezgan tādi sarkastiski pret tevi. Man bija jau domas jau labu laiku, kad es mukšu, jo es sapratu to, kad ar mani ir aizvien trakāk, jo viņš aizvien vairāk atļaujās. Es ātri ieliku kombinezonā meitu, ieliku viņu ratiņos un skrēju. Sākumā es pat nesapratu, kur es skrienu, lai es skrienu, jo es nezināju, kur atrodas sociālais dienas, kur atrodas bāriņu tiesa. Un panākā es sāku skriet vienkārši pa lielajām mājām, kas pa sētām prasīju cilvēkiem, kur atrodas sociālais dienests. Nē, man liekas, ka tas brīdis, kad es izdomāju cīnīties, drīzāk ir tas, ka es sapratu, ka es vispār sapratu, ka es esmu to cietēju lomu paņēmusi. Tas bija ļoti būtisks, tas, ka man liekas, tā bija psiholoģija, kur man pateica tādu jauku tekstu. Es teicu, tur kaut ko man darīt, kas būs, es biju vēl stāvoklī. Bērniņš tur ak šausmas, šitas ārprāts es.
Viņš un viņa saka, bet tev jānoliek skaidrs robežas, pilnīgi skaidrs, tur nav citas opcijas, ļoti stingri, vai nu tā, vai nu šitā, un viss tur nav nekāda tirgošanās, šis nav tas gadījums. Это было тогда, когда я уже не жила дома, я не могла там находиться, были поменены замки. Я просто, убежала в шоковом состоянии оттуда, без вещей, без ничего. Была у мамы, потом сын помог, снял мне квартиру. Tā es arī izdarīju. Tajā brīdī, kad es pateicu, ka mēs braucam projām, tad viņš paņēma meitu. Viņš sāka ar viņu, jo es sapratu, viņš jau ir apstrādājis. Viņš bija meitai jau iestāstīts, ka viņš būs labāks, ka viņš brauks ar meitu uz Spāniju, jo mēs bijām vienu reizi. Viņš stāvēja ar meitu un raud viņš un raud meita, un es sapratu, ka tas bija vispats šausmīgākais, ka man vajadzēja paņemt meitu, noraut no viņa un vienkārši iesēdināt bērnus mašīnā raudošus un vienkārši aizbraukt. Pēdējais, ko es redzēju, ka viņš stāvēja ceigaliem ārā. Un tad es zvanīju uz drošo māju. Es viņiem teicu, ka es ar bērniem sēžu mašīnā pa ceļam uz pilsētu. Pulkstenis jau bija vakarā 9, un viņi saka, nopietni? Es saku, nopietni. Viņa teica, aizbrauciet uz veikalu, nopērkat, ko jūs gribat ēst, lai jums vismaz ir pirmajam vakaram un rītām. Un pēc stundas mēs satiksimies tur un tur. Es esmu tiešām pateicīga par to, ka viņi izdarīja, jo tā, kad es tiku tur, mans dēls man samīļoja un teica, mamma, viss drosmīgākais man ir izdarīts. Viņš tiešām jūta pateicību par to, kad es izdarīju, kad es aizgāju beidzot. Es pirmais vērsos policijā, slimnīcā un arī tiesā ar lūgumu par netuvošanos. Un tajā laikā man arī ir jāiesniedz visādas citas prasības, gan vienpusēja aizbildniecība, gan uztura līdzekļi un vispārējais. Un tā tie procesi velkās vēl šobaldienu. Nav iespējas, kā saka, pusgadu laikā vai gada laikā tikt vaļā, no šī cilvēka, lai es par viņu runātu pagātnes formā. Опять идет затягивание дела, идут очень долго эти суды. Постоянно, допустим, мне за 29 лет, там и 3 месяца, сколько мы прожили, суд назначил моему мужу платить компенсацию ровно столько, допустим, 200 евро каждый месяц, чего он не делает. Bet ar Bāriņu tiesu gan es stipri aplausos. Tur gan bija tā attieksme, viņš taču ārzemnieks, viņš jau rūpējās un kaut kas tāds, apmēram, ārzemnieks, tas taču vispār, Citas, apmēram, viņām tik grūtā, jums ārzemnieks, un jūs vēl varam sūdzaties. Un tas man bija tā, ka man vienkārši trūka vārdu. Es vairs negribu, tā kā man nepietiek enerģijas kapacitātes iet tur kasīties ar tām vecinēm, lai viņas, man apstiprina to, ka, tā kā lai viņas man nostāda vēl vienreiz upuru pozīcijā, tas man nav it kā īpaši vajadzīgi. Pazemoties, godīgi vienā mirklī man sāk likties, ka es esmu salašņa, kad es esmu pēdējais cilvēks. Daļa tā, kad es cīnos par saviem bērniem, par to, lai viņi būtu drošībā. Es arī pateicu, ka es nekad dzīvē nebūtu aizliegusi šo komunikāciju. To es uzsvēru visu laiku, ja viņš ietu ārstēties. Lūdzu, vai ārstējies. Martas centrā gan jāatzīst, tur visu cieņu, tur viņi brīnišķīgi, viņi kaut kā ļoti labi strādā, un tur, neatkarīgi no kuras slāņa sociāli tu esi un ar kādu iepriekšēju pieredzi, tad viņi kaut kā prata to cilvēku tā katru, man liekas, ļoti atsevišķi un kopumā tā palīdzēt izvest cauri, un man likās, ka tur viss tā ļoti, un tur juridiska palīdzība un психологическая palīdzība. Центр Марта, да. Я позвонила, когда узнала, что влепо, и все рассказала. Меня очень хорошо ко мне отнеслись. Меня принял психолог, социальный работник. Я рассказала, что я переживала, как там есть юрист. Но это все, на общих основаниях, да. Я могу до сих пор посещать психолога, могу рассказывать и общаться с другими женщинами, которые, как оказалось, у всех все одинаково. Все одинаково. Даже одни выражения, одни слова, одни действия.
Varbūt es negaidīju, ka varbūt tie viedokļi vēl ar vienu būs tik dažādi maniem draugiem, vecākiem, paziņām, kā tur tas viss tomēr varētu labi varbūt turpināties. Un, ka, teiksim, tā klīniskā aina bija skaidra man, varbūt policijai un psihoterapeitam. Bet pārējiem visiem no malas, tas pārsteidzošais droši vien tas, ka no malas to tik ļoti nevarēja redzēt. Я очень много прочитала книг по психологии, я ходила на курсы, я читала Карнеги, все время думала и находила и начинала понимать, что нет во мне этой вины, что вина только в том, что я это терплю, что я позволяю с собой так обращаться, что у меня, наверное, на лбу написано «жертва». Вот, понимаете, это, наверное, ты этим только провоцируешь на такое отношение к себе. Neatkarīgi no tā, ko mēs vainojam tajā visā, protams, ka tur tāpat jau pagal vienu nedēļu tas notiek, tāpēc, ka tev kaut kāds tāds tas mindsets ir, lai tu nokļūtu tajā pakaļā, kurā tu attopies. Bet no otras puses, un ja cilvēks slīgs, viņš pats vainīgs, ka viņš ielīda dziļumā, vai nemāk peldēt un nerēķinājās ar savām spējām. Bet tāpat viņam ir jāpalīdz tikt no turienes ārā. Я сама вот сейчас себе задаю этот вопрос, наверное, потому что у меня не было какой-то поддержки такого человека, вот как моя юрист, которая сейчас сказала: все, хватит, ты свое, отработала, зачем тебе это надо? Es varu teikt, ka nav jābaidās, jo tā sajūta nav aprakstām, ka tu izej ārā un ka tu beidzot vari būt pats. Ой, моя жизнь изменилась настолько, что я теперь, во-первых, сразу скажу, что я хотя бы начала спать ночью. У меня нет этого какого-то животного страха. Я не слушаю, что где-то стукнет дверь, что кто-то сейчас придет, что начнутся бесконечные эти скандалы, какие-то ужасные обвинения. Я живу просто и радуюсь жизни, то, что я могу делать то, что я хочу. Bet vēl tagad, atceroties to, liekas, ka tā nav realitāte, ka tas viss ir reāli. Es reizēm stāstu, man liekas, ka Dievs tiešām to stāstu, ka tas ir ar mani bijis. Jo tagad es varu teikt, ka esmu atmodusies par šo laiku. Lai cik ļoti to negribētos atzīt, tur ir kaut kāds tāds pašdestruktīvs iekšējais stāvoklis, kurš tev liek atgriezties tajā situācijā un atkal pieņemt tos nepareizos lēmumus. Lai gan tu esi jau pārbaudījis, ka viņi nestrādā. Un tad, kad tu sev pasaki, lai cik tas izskatītos labi šajā brīdī, tu esi tur redzējis vienreiz, otrais. Un tad, kad jau atkal sāk kļūst baigi labi, atsauc atmiņā ar žigli visus tos gadījumus, kad bija jau baigi labi un ka tas toči neatmaksājās. Un tad, kad tu kaut kā stingri sev tu iestādi, ka tas nav rādītājs, tad, man liekas, arī kaut kas sāk virzīties uz priekšu, ka tu neatkāpies, tā neatkāpšanā. Un, protams, tas galvenais motivators jau ir bērni, manā gadījumā vismaz. Tas, ka tu domā, un es tā izaugu, un viņi tā izaugs, un cik ilgi mēs turpināsim šo jauko spēli. Tā kā vajadzētu kaut kad izbeigt. Un tas ir tas, ko es laikam negribēju, ka mani bērni redz to, un viņi paliek tādi paši, jo es saku, ka meita vienu dienu gāja augšā pa trepēm, un viņi sāka bļaut tieši tāpat kā viņš. Es sapratu, tur auga nākamais mežonēns. Дети вам спасибо не скажут. Поверьте мне, моему 30-летнему опыту, что когда вырастут дети, никто вам не скажет спасибо за то, что вы сохраняли семью только ради детей. Да, если дети это видят, увидят или скажут там их знакомые, я только это делаю для того, мне это тоже очень неприятно, это тяжело каждый раз это переживать, чтобы другие женщины не прожили такую жизнь, так как я, и не остались настолько травмированы до сих пор, не потеряли свое здоровье, свое истинное лицо. И чтобы боролись, продолжали бороться. Я надеюсь, что если женщины как-то сплотятся и будут помогать друг другу хотя бы в такой ситуации, хотя бы эту оказывать моральную поддержку, поверьте мне, что если бы у меня был такой человек, который бы понял меня и помог мне, я бы не прожила такую жизнь.